Velna akmens, velna laiva, velna ala, velna nejēgas. Sauc visādos neiedzīgos vārdos, visādas vietas, nejēgdami nevēla. Bet es esmu šajā samaina vakarā, šajā samaina naktī jau ceļā uz vietu, kur es saukšu sev palīgā seno vikingu garus. Es saukšu viņus, lai palīdzētu man atriept. Es lūkšu pēc taisnības, es lūkšu pēc atriebības. Es mīlošu vikingu garus un lūkšu viņus palīdzēt atgūt savus zaudētos resursus. Šī vasara man bija ļoti smaga. Smaga tajā ziņā, ka šamanisms nav mans maizes darbs. Es jau vairāk kā 20 gadus būvēju laivas, jahtas, laivas, kuterus. Un šajā vasarā ļoti daudz kas mainījās manā dzīvē. Un es biju spiests meklēt jaunas darba vietas. Un sanāca tā, ka es biju ļoti pārsteigts, cik cilvēki var neģēlīgi mānīties, gūstot kaut kādu labsajūtu no solījumiem, no tukšiem solījumiem. Plūda mani resursi, es zaudēju nedēļu pēc nedēļas, gaidīdams kaut kādas atbildes, un cilvēki vienkārši mani čakarēja. Un šajā naktī es saukšu pie atbildības tos, kas man to nodarīja. Es esmu izķepurojies no tās problēmas, es esmu izkļuvis no tās bedres, es atkal esmu zirgā, un tagad no šīs nakts es sākšu atgriezt tos resursus, ko es patērēju uz tiem bezjēdzīgajiem braucieniem, uz tām bezjēdzīgajām sarunām, uz tām bezjēdzīgajām gaidīšanām, ko es gaidīju. Šonakt man sāks atbildēt tie, kas domāja, ka mani varēs piemānīt. Šonakt sāks atbildēt tie, kas domāja, ka mani varēs muļķot. No šīs nakts tiem ļoti plāni klāsies. Es atgūšu, ko es uz jums zaudēju, mērgļi. Es šonakt pacelšu augšā vikingu garus vietā, kur ir ļoti nikni vikingi, ar kuriem man ir bijis kontakts vienu reizi pāris gadus atpakaļ. Es esmu pārliecinājies, ka šie vikingi var būt ļoti nežēlīgi. Viņi var būt ļoti nežēlīgi. Un es viņus mīlošu, es viņus cienāšu, es pie viņiem braucu šonakt kā pie draugiem. Šajā naktī, kad ir visplānākā siena starp dzīvību un nāvi. Šī ir vieta, kas ir pa ceļam uz to vietu, kur es veikšu rituālu. Un, kad es gatavojos šim rituālam, man bija interesants plāns, kā atgūt savus patērētos resursus. Un es dalījos savā idejā ar sievu, un interesantākais bija tas, ka viņai atnāca padomdevējs, kurš pateica, ka man nāksies naudu pārdalīt uz pusi. Nauda būs jāpārdala uz pusēm. Nauda, tas nav tikai kā nauda, tas ir vispār kā resurs. Un es domāju vairāk kā nedēļu, kā tas būs. Man ir jāņem monēta, jāpārcērt vai papīra naudas zīme jāpārplēš. Un man nedavās rokā atbildi, kā man to izdarīt. Līdz pagājušu nakti, pirms braukšanas uz šejieni, man pateica, tu izsauksi šos garus un dalīsies ar viņiem. 50% tev, 50% viņiem, pusi uz pusi. Tas, ko viņi atgūs no tiem cilvēkiem, kas tev ir nodarījuši pāri, pusi viņi ņem sev, pusi saņemsi tu. Un es teicu, tā notiks. Tā darīsim. Labāk es saņemu savu pusi, nekā nesaņemu neko no tiem neģēļiem, kas man to visu noņēma. Un tagad pusi paņems vikingu puiši, un pusi atpakaļ saņemšu es. Un zaudētāji lielākie būs tie, un ieguvējs es būšu ieguvis mācību, kā nesasaistīties ar neģēļiem. Un tagad es zināšu, kuri ir neģēļi.
un vikingu puiši ir saņēmis savu. Un mēs šonakt ļoti jauki padarbosimies. Visbeidzot, es esmu uz vietas. Tajā laivā, kurā uz visiem laikiem dzīvo vikingi, kuri palikuši šeit. Ir samaina nakts, smidzina lietus. Man sieva palika mājās runāt ar dzimtas gariem, ar sensīšiem, godināt tos, arī kaut ko uzfilmējusi tur. Šodien samaina dienā es esmu kapiņos pie saviem tuvajiem mīļajiem, un tam nav nekāda sakara ar amerikāņu svētkiem, Helovīniem. Atnāc parunāties saviem tuvajiem mīļajiem. Aiziet svecīts enerģijai, lai mirušajiem gaļņiem ir enerģijas. Šī ir diena, kad mēs varam pieprasīt no mirušajiem, un mirušie no mums var pieprasīt taisnību. Tas ir sakārtot savu ģimeni, savus prātus, atbildēt par savām rīcībām. Es aizdzinu svecīti, aktivizēju svecīti, mīļai omītei par godu, un tumšajos ziemas vakaros es varēšu ar viņu sarunāties, aizinot šo svecīti. Redzējāt, viņa nemaz negribēja nodzist šī svecīti. Omīte ar mani ir kopā pašlaik. Redziet, kā tas notiek. Vējš, lietus, bet secīte negrib nodzist. Es tevi ļoti mīlu, omīti. Šovakar samaina. Priekšvakarā es esmu atnākusi arī pie bērns ar 2 stumbriem, jo šodien ir ne tikai samainas, bet arī kārtējā laika lūka ir atvērusies. Tādi kā svētki, bet ne svētki. Zemes stihija iet gulēt. Esmu paņēmusi zaļu svecīti. Aktivizēšu vēl pēdējo reizi ar zemes stihiju, nolieku to pie zemes, aizdedzinu, aktivizēju. Pacienāju koka sieviņas, gariņus. Šī svecīte man dos enerģiju, tā aktivizēta, vēl deg tomēr, enerģiju ziemas garajos vakaros, lai stabilizētu finansiālo labklājību, stabilitātes sajūtu, lai man dod. Tā svecīte nodzisa, viņa ir aktivizēta. Un arī zemes spēku. No rītdienas jau sāks, gribēju teikt darboties, bet tas nebūs darboties, bet paliek tikai uguns stihija, un tā būs līdz jau ziemas saulgriežiem, un tad arī tā iesgulēt pēdējie no svētkiem laika ciklam, un gads būs beidzies.
Tā kā mazliet arī padrūmi. Mans mīļotais vīrs ir uz rituālu. Tā kā es te viena pati ar telefonu. Nu ko? Lai jums jauka samaina nakts, dedziniet sveces, lai uguns jūs sargā no nevēlamām būtnēm un ciemiņiem, lai atnāk tikai jūs tuvie mīļie jūs apciemot, atbalstīt. Bet es esmu atbraucis uz šejieni un veikšu to rituālu. To rituālu, kurā es vērsīšos pēc taisnības un atriebības. Un pie reizes esmu apciemojis savus reiz jau satiktos jau draugus, kuri var būt ļoti neganti pret tiem, kuri viņiem nav pa prātam. Bet man zīmes rādīja, ka esmu šonakt šeit gaidīts, ka uguni uz pannas, ne uz zemes, uz pannas varu kurināt vidū, laivā. Tā viņi vēlējās droši vien, lai sasildītos. Viņi šonakt mielosies ar manu cienastu un sildīsies ar šo uguni. Manis atvestā ozola malka kurinās. Esmu šeit nolicis rūnas, ar kurām sarunājos ar gariem. Mēs sasveicinājāmies. Esmu šeit gaidīts. Un tūlīt sākšu rituālu, jo samaina nakts ir sākusies. Vārti starp mirušo pasauli un dzīvo pasauli ir vaļā. Un es esmu šajā vietā, kur es tūlīt runāšos ar vikingiem. Cienājieties!
Ciemājieties, draugi. 50 uz 50. Ko viņi noņēma. Un jums svētki. Un jums svētki.